Un viņš man mēģina sākt skriet, kaut ko citu skatīties. Bišķiņ pieturēja. Jo daudz visādas maciņas viņam ir jāatcerās, ka ir prātīgi, nesteidzoties, jāiet pa pēdu. Tad ir svarīgi šie treniņi, jo bišķiņi ir izlaidies, daudz uzmanības novēršās, bet šobrīd iet, tas būs pagrieziens, lai ļauj viņam tas, ka viņš aposta, tas viss ir ok. Protams, var pačurāt, te būs pagrieziens, strauši pagāja garām. Nu, neizgāja. Nē. Kļūda. Guli. Šis te ir vajadzīgs, lai suns atpūšās un koncentrējās un nedara visādas ziepes. Tā var pat Vācijā pārbaudījumos līdz 3 minūtēm var pagulēt. Un pēda aiziet tur. Te ir pagrieziena punkts. Meklēsim tālāk. Aci. Meklē. Protams, ir grūti filmēt. Iet pakaļ, gribēju uzlikt GoPro, bet tas bija izlādējies. Un palaižam atkal brīvi. Pavadā, garā. Bišķi pievelkam. Tad, ja daras ziepes, kā tagad. Jo pēdi ir salīdzinoši sarežģīti. Es lieku pāris pilēm uz katru, nē, tur kaut kas ir bijis. Uz katru otro soli, savu soli, dratiņu, blakus. Nu, un šis ir atkal mirklis, kad guli, suni noguldam. Paņemam, sagatavojam pavadu un atkal liekam. Meklē. Meklē. Mierīgi. Un ejam. Mēs šitādā veidā viņam atgādinām, ka nebūs te nekāda ākstīšanās, ka viņš mēģina te ākstīties. Tur vienkārši jāiet. Un būs tagad atkal pagrieziens. Ne uz to pusi. Jā, tur aizgāja pareizi. Un šī tie ir treniņi, kāpēc tas tā ir jādara. Nē. Un es saprotu uzreiz, ka viņš ākstās. Drātiņ. Vajag atgādināt, ko darīt. Pacietīgi. Pacietīgi, jā. Tagad ir uz pareizo. Ja es gribu piedalīties sacensībās, šis ir veids, kā redzēt, ko suns dara. Un, protams, kad jūs pa īstam meklējat, lai saprastu, vai viņš iet pa pēdu, vai neiet pa pēdu. Pagrieziens. Protams, būs jāpakakā bišķiņa. Noņemam cepuri.